Nu, sveiki, labrīt! Svētdiena, 2. februāris. Nu, mēs esam 207 km no pirmās izmešanās, kas ir brauciens kaut kāda stunda 50. Un apmēram uz tiem 7 no rīta būsim pie klienta, kā jau es teicu, un mēģināsim sākt nolādēt tos autiņus. Dabūt nost un atdot klientiem. Ir dažas nelielas problēmas ar autiņiem. Viens autiņš jāuzpikapo, kurš ir neejošs. Reāli neejošs. Viņu, lai dabūtu virsū, būs jāsauc ārā towtrucks, un tad kaut kādā veidā viņu uzmontēs virsū. Bet līdz ar to man rodās problēmas. Man jābrauc tagad ir izkrāmēt mašīnas, pa ceļam paņemt vēl kādu mašīnu, un tad visas mašīnas es nevaru paņemt, jo man tā mašīna ir pirmspēdējā jāliek virsū, respektīvi uz trailerim uz otro stāvu pēdējā. Un līdz ar to jābrauc būs pēc tam uz Miami, jāuzpikapo un jānomet tur mašīnas, un tad jābrauc atpakaļ. Tas būs, un vēl viena ir tāda lieta, kad mašīna, no kurienes es ņemšu, atrodas dealershipā. Un dealerships varās tikai vaļā pirmdien. Respektīvi, es palieku šeit līdz pirmdienai. Nu, tāda ir tā dzīve, un neko tur nevar izdarīt. Bet viss būs ok. Tagad liekas diezgan tā traki. Vienkārši šur jāizmet, tur nevar pikapot, jābrauc uz turieni, un pēc tam beigās viss būs normāli. Tagad es braucu ieliet degvielu, paņēmu šoreiz līdzi, kā izskatās iekša lauzā, kur es parasti leju degvielu šeit. Ļoti tīrs, smuki sakopts. Man jau patīk tā vieta. Okay.
Good morning. Not bad. First day was rain all day. Yeah, but then after the wheat wheel or what they call, yeah, getting better. Like no problem. You're back down here pretty fast. Well, I'm driving, man. Nice 12 place. hours a day, something like that? 11. 11. Yeah. Well, I'm spending all my legal hours, Yeah. Max. Yeah. You've been on the back the whole time? No. I reload because when I come here, Yeah. there was a Tundra in a belly, Oh, yeah. and only the car. So this car I have to put over here, Oh, okay. You're sitting on and top. then yeah. And after the Tundra, yeah, I reload. I reload everything. Nice place to live here, eh? Yeah, it's very nice. You fisherman? No, I'm not. No? We got damaged, though, by the hurricane. So Well, yeah. 30 feet high. Really? Couldn't get in the parking lot because Holy. the sand, when the hurricane came, there was water here to about waist level, all the way across. Crazy, eh? Just coming in. Yeah. Something else. I watched that hurricane right on the news. I spent like 4 or 5 hours. We watch all the time. Like it's scary, but Yeah. that's the nature, right? Šīs mašīnas īpašnieks novērtēja manu smago darbu un tipiņā iedeva $40, kas ir pavisam normāla parādība šeit Ziemeļamerikā. Paldies viņam! Uzreiz jau pabrīdināšu, ka Mercedes un Hyundai Tucson neizdevās nofilmēt tīri tikai tāpēc, ka bija bieza satiksme un drošības pēc nevilku ārā nemazām savu kameru. Tā kā ir, tā ir. Skatāmies tālāk. No te puedo decir sin contestar esa pregunta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes para seducirme otra vez? Besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés, para besarte como ayer, sentirte otra vez, me vuelves a poner el mundo al revés como ayer. El solo verte me dan ganas de viajar al pasado y rescatar esos momentos que fui yo compartimos la cara.
Reku šitā arī gadās. Jāpastaigā ir pakaļ mašīnām. Eku tur projām. Viens Audi jāsavāc no turienes. Gan jau te kaut kādi varāni mitinās. Un varbūt kāds krokodillis. Varbūt nē. Un te ir pats Floridas gals. Īstenībā līdz Floridas galam vēl varbūt tās 40 kilometri. Vairāk nav. Vai taisīsim. Katosim šeit. Varbūt, ka mēs kādu varānu varam redzēt, ne? Nav krokodili. Arī ko varāns. Ejam tikai skatīties. Kaut kas rieksts mētājās. Nē. Kaut kur paslēpās. Čomaks. Nu jā, šādos te tie krokodillīši arī mitinās. Tepat ir uzrakstīts, ka bargi sodīs tos, kas te blandās. Nu, cerams, ka mūs nesodīs. Nezinu, varēs redzēt, nevarēs redzēt. Bet, ka tur kaut kāda darbība tur bija. Virpuls tur vēl uzjundīja. Varbūt tās ir zivis, jo šeit jau ir arī zivis un makšķernieki daudz. Brāt, tur ir kaut kas apakšā. Jā. Duļķi viena reka var redzēt. Jūs varbūt neredz. Nu tā, interesanti pablandīties ar vietām, kur nekad nav bijis. Varbūt sastop kādu krokodili. Jā, tā palmas, kas man ļoti patīk. Nenormāli vienkārši. Ļoti patīk. Baltais auģiks ar Ontario license plate numurzīmēm. Un šo mēs arī savāksim. Tā, jāišķi ko, kur viņš man teica, pasažieru pusē. Reku, atslēgas, atstājas. Vairāk nekā nav. Ir manējā. Jā. Šo. Dažādu drošības apstākļu dēļ video netiks uzņemts, kā es krauju šo mašīnu virsū, bet apmēram izstāstīšu. Šobrīd man uz mašīnas atrodas 3 autiņi – Geelyx, Genesis un Honda. Noņemšu visas 3 mašīnas nost un šo autiņu likšu aiz kabīnes. Pēc tam trailerim 2. stāvā ies pirmais Honda, tad Genesis un Geelyx. Geelyx ies rindas kārtībā nākamais pie saimnieka. Sazvanīju ar saimnieku. Saimnieks teica, ka iela ir ok platumā un nav baigās satiksme. Tā kā visa iela piederēšot man. Es jau zinu apmēram tos nostāstus, kādas ir tās ielas un cik augsti koki ir, ka tur pats lielākais smagais iebrauks, bet vislielākais smagie esam mēs 75 feet garumā. Tā kā, skatīsimies.
Nu, čau. Šobrīd atrodos Holivudas pilsēta. Tāda, un stāvu satiksmē, kur tilts laižās lejā. Pirms tam pacēlās, un tagad laižās lejā. Nekur mēs tālāk netiekam. Man līdz pēdējai iznešanai kaut kādas 3 minūtes, un tad ir viss. Tad, redz, kur ir pēdējā mašīna, tā jānomet nost, un jābrauc ir uzpikapot vēl viena mašīna. Un tad jābrauc apakaļ uz Naples. Nu, tādas ir tās mājas. Hallandale Beach. Nu, varam reku lēnām kustēties, tikko viņi nolaida tiltus, attaisīja bomju saļā, un nu, mēs varam braukt. Laikam man jāieņem ir alējā josla, nē, bet vidējā josla. Kā jau šitien te ir pieņemts. Smagie nenogriežās no pašas kreisās joslas. Viņi mēģina nogriezties no vidas. Kanāls. Te rekur dēļ kaut kādām laivām tika attaisīts tas tilts, lai viņas var pabraukt apakšā un izbraukt cauri. Šis onkuls man jau terorizē no 4:00. Ik pa 15 minūtēm man zvana, kad būs update-iņu, kad būs mašīnīte klāt. Viņš pats atlidoja 2 un bēģi, un nav jau, nu jau 4:50. Viņš jau sāk man trobelēt, kur ir viņa mašīnīte. Viņš jau varētu bez, bet viņam dikti vajag. Nu, kā jau pensionāri un visur skrien kaut kur. Oi, nu tas nebija pa visiem pensionāriem. Bet, nu, tiem, kā mēs te mašīnas vedu, es pat teiktu, ka ir kaut kādi, nezinu, kādi 25%, kas ir tādi ļoti mierīgi, viņi saprotoši, bez steigas neko. Bet, nu, ir tādi, kas, davai, kur ir, tu teici tikos, tagad jau ir tik, nu, un kā, darīt viņiem nav ko. Čakarē smadzenes cilvēkiem. Man ir vēl 1 minūte, un tepatās jau arī būs jau. Līdz nākamajam krustojumam luksaforam jāaizbrauc, un tad viss nokraušu. Tur, kur ir tas luksafors, tur tālumā. Tas arī būs tas, pēc tā luksafora ir iebrauktuve daudzstāv mājā, kur tāda, nu nav baigi daudzstāv, bet nu jā, un tur man ir jāmet. Nu, gājējiem priekšroka. Vienmēr gājējiem priekšroka. Pofig. Kas mums tādi ir? Pa gājējiem jaunieši. Protams, jauniešiem vairāk vajag. Ok, viss. Nu, aizmirst piebilst, reku tur, kur tas gaisa balons, ķipa tāds, un tur patās arī ir pludmala. Cik te ir? 100 metri līdz pludmalei. Tā kā es varu apstāties kaut kur traku, kaut kādā vietiņā un aiziet uz okeānu. Bet, nu, vienmēr es tā saku, vienmēr es tā taisos darīt. Tad, kad es esmu šeit, tad gribās visu darbu ātri padarīt un miers, un lai man neviens netrāmda un netraucē. Ok, nu gan ir viss. Tepatās es esmu atbraucis jau. Un arī šīs mašīnas saimnieks iedeva man $40 tipiņus. Nu, ļoti patīkam. Nu, pa labu roku no mums ir okeāns. Mēs braucam reāli gar okeāna piekrasti.
Reku to, ko es teicu, ka mašīnas rekur te ir nolikušās. Un aiz tiem tālākiem kokiem tur patās arī ūdentiņš. Hoy vuelve a aparecer bajo la luna llena, sirena, precisamente en Cartagena, déjame revivir, esto es un placer. Baila que la noche es tuya, que el ritmo influya, ponle picante, que el amor fluya. Nos dimos cuenta que no había un final, esto no tiene por qué terminar. Lo que sentimos, lo que hicimos, no es casualidad que nos viéramos en la misma disco, aprovechemos que nos vimos. Lo que sentimos, lo que hicimos, no es casualidad que nos viéramos en la misma disco. Dale mami que nos fuimos. Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés. Nu, tādam aparātam nosēdēs ir baterija. Pamēģināsim piedarbināt viņu. Nav jau nekas traks. Tagad es braucu atpakaļ uz rietumu piekrasti, kur man rītdien jāsavāc ir atlikušās mašīnas. Bet pa nakti palikšu pusceļā, jo man ir beidzies laiks. 11 stundas braukšanas laiks un 13 on-duty laiks. Tā, esam atbraukuši te, kur tā vakar, kur es nevarēju uzpikapot to autiņu, kurš bija it kā ar towtruck jādabū virsū. Sazvanījos ar to, ar dealership, un viņš teica, nē, mašīna ir braucama, bet tur aizmugurējas diferenciāls kaut kas. Nav riktīgi kaut kas. So, tas taisa vieglāk visu to pasākumu. Okay, iešu lādēt, un tad jau mēs tiekamies. Čau! Nu, no šejienes man jāsavāc. Un liksim ar aizmuguri virsū. Liksim ar aizmuguri virsū, lai mēs šo te vietu varētu saliekt tādā veidā. Būs Porsche būs priekša būs augšā un Lincolnam priekša būs augšā. So, respektīvi tādu V burtiņu. Re, kur ir mans Lincolns. To mēs arī liksim, jo man vēl ir jāņem ir pick-up trucks. Nu, reku šādā veidā tika uzlikta, un vidu mēs atstāsim it kā nepaceltu, bet celsim augšā priekšu, un šeit celsim augšā trailerim aizmuguri. Pēc tam parādīšu, kāpēc. Krāmēsimies arī šādā satiksmē. Neko darīt. Pastīsimies, kas mums ir otrā pusē. Otrā pusē ir ok. Redz, kā viss te notiek. Un kaut kur mums reku, tur ir tā baltā mašīna, baltais vāģis, tur mēs arī savāksim. Nu, drošības apsvērumu dēļ netika nofilmēts, kā tika uzkrauta šī tačka. Tā kā, tā nu gadās, tā gadās. Tagad mēs braucam pēc pēdējās tačkas, autiņa. Un tā būs Clear Trip. Un tā būs projām Lake Cityjā. Tas kaut kur labu gabalu tas ir. Kādas 4 stundas varētu būt. No te puedo decir sin contestar esa pregunta.
¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes para seducirme otra vez? Besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés, para besarte como ayer, sentirte otra vez, me vuelves a poner el mundo al revés como ayer. Tā, esam atbraukuši līdz pēdējai vietai, kur jāuzpikapo viens autiņš. Un viņš iet uz Kanādu. Es nezinu, šeit no dealership. Interesanti. Nu, viņš iet tālāk uz Kanādu un pēc tam no Kanādas viņš tiek sūtīts uz Winnipegu. Tā. Kā reiz šeit mēs varam uztaisīt arī 30 minūšu pauzi. 30 minūšu pauzu un mēs dabūsim atpakaļ savas 4 stundas, cik man ir vēl atlikušas, ko braukt. Un tad jau varbūt šodien mēs nokļūsim līdz Atlantai. It kā tur nav tālu, kaut kādi 300, kaut kādi 400 kilometri, bet ieraudzīju tur kartē atradu vietu, kur var smuki noparkot mašīnu. Ir lielie parkingi. Tur ir kā reiz, man liekas, ka 4 kolonkas, tur Loves un TA un vēl 2. Tā kā tur varēs ieiet dušā, varēs paēst kārtīgi un tad jau davai uzkraušos un tad laižam tālāk. Nu, reku man tūlīt vēd parādīt, kur ir tas autiņš, kurš man ir jāpaņem. O jā, Manitoba. Manitobas numuru jau arī. Wrong keys. Wrong keys. I'll be right back. Sure. Onkuls paņēma nepareizās atslēgas. Neko darīt. Dīzelis. Nu tādā mašīnām te braukā. GMC. Bam, bam. Nu, protams. Ne jau nu bez brīnumiem arī. Tāpat viens šā mašīna te stāv. Viņš man teica tā. Nu, tā mašīna iet. Es pabraucu. Viss kārtībā. Es domāju, tā. Pabrauci. Kā tas ir pabrauci? Pabrauc un viss kārtībā. Kas vainas? O jā, tāpēc viņi šeit ir. Tāpēc tā mašīna šeit ir. Tā. Kad ir kaut kāda vaina viņai. Nu, nezinu. Redzēsim. Ir citas mašīnas, kurām ir jāpiesprādzē. Tas izdarīsim. Uztaisīsim sprādzi aiz sevis. Sprādzi aiz sevis. Nu tā. O, ielikās. Nu, kustam. Kustinamies. Iet. Man galvenais daudz neko nevajag. Un vajag tikai uzdabūt virsū viņu uz traileri. Nu tā, redz, kā man te sanāca tagad. Un tas reku tā, tas viducītis, tas, par ko es teicu, kad dabonu viņu uz leju. Redz, apakšā ir pick-up trucks, augšā ir Porsche, bet ar priekšu. Un aizmugurē, redz, ir Lincolns un arī ar priekšu. Tas samazina viņam augstumu. Tā, šitā te mēs te varam pārvadāt. Šeit ir 12,5 augstums, šeit arī 12,5 un Mercedes ir 12,8. Tā kā kaut kā tā, viss. Nu, man tagad jālaiž. 32 minūtes man arī ir pagājušas un lēni gari ņemot ir atpakaļ laiku dabūjis, tā kā es varu laist. Davai, šo, izvēlēt.
tā, braucam ārā no Lake City's, pilsētu tā sauc. Runāja to, kas man iedeva autiņa atslēgas. Es viņam prasīju, kā jums te baigi karsts. Viņš saka, bija pāris dienas apakaļ, viņiem bija sniegs. Un tam mums tā iesākā, tas varbūt esat redzējuši, kad Floridā pēc ilgiem laikiem atkal bija sniegs. Viņš teica, pēdējo reizi viņš redzēja 89. gadā. Un tad iesākām runāt kaut ko pa aligatoriem. Un viņš teica, jā, tepat tās ir ezers blakus, kur viņi ir pilns ar viņiem. Forši tādā vietā dzīvot, es domāju, kā starp krokodilīšiem. Bet, ja jau tu pats nebāzies virsū, tāpat tās, kā es nezinu, ar ko varētu salīdzināt Latvijā. Viens meža cūkām, bet nebāzies virsū, būs viss kārtībā. Medības, tam ir medības domātas. Ir šad tad, kad aligatori ienāk pilsētā, bet tad viņas diezgan ātri noķer un aizved apakaļ. Bet aligatoram ir baigais ņuks. Viņu var aizvest pēc ļoti daudz tā lielu attālumu, no kur viņš tika noķerts, un viņš atnāks apakaļ. Viņš ar laiku būs apakaļ zem tās pašas mašīnas, viņš gulēs. Jā, ja saimnieks nebūs jau pēc gadiem jau vēlns pārdevis to mašīnu. Tā. Kaut kā tā. Tas par aligatoriem. Es esmu redzējis aligatorus un pie Kalonkas vienā vietā bija dīķis tāds un nožogots dīķis un uzzīmēts, jā, kad uzmanību aligatori un piegāja klāt un jā, redzēja aligatoru. Nebija liels, vienā bija mazāks, bet tas pa nakti, pa tumsu, ka es biju apstājos tai Kalonkā. Labi, ka man viens pabrīdināja. Viņš saka, reku, tur ir aligators. Un skatos, jā, aligators pelda točnu uz krastu, kur mēs stāvējām un viņu runājām. Labrīt! Ir ceļojuma 5. diena. 5. Kad bija piekdiena, izbrauc piekdiena, sestdiena, svētdiena, pirmdiena, otrdiena. Ceļojuma 5. diena. Esmu atbraucis uz dienvidiem no Atlantas, kur es nakšņoju. Un, mēģināsim tagad, cik atkal mēs varēsim braukt, it kā līdz robežai ir palikušas 12-13 stundas. Mēs, protams, ka mēs brauksim visu to, kaut kur pirms Detroitas mums būs kādas 2 stundas jāapstājās un jānakšņo atkal. Mēģināsim izbraukt Atlantas trafiku, jo, tagad ir 6:22, apmēram Atlantā es būšu ap kādiem 8, un tad, tur sāksies viss tas trafiks. Bet tad es ceru, kad būs ok. Kā būs, tā būs. Davai, tiekamies līdz vēlākam laikam. Čau!
Nu, sveiki, labrīt! Pēdējās dienas ceļojums. Šodien mēs izkraujam visus autiņus ofisā un visu. Un tad mēs būsim arī nonākuši līdz, kā lai pasaka, paliks pāri kaut kādas 3 stundas līdz 70 stundu legālajam braucienam. Un tad es eju uz Rīsetiņu. Rīsetiņš šeit ir 36 stundas. Bet vēl jau ar to nekas nav beidzies. Mums ir šādas tādas izmaiņas, kur jānomet viens pick-up traks. Atcerieties, tur reku augšā ir tas video, ko es uzpikapoju Floridā pirms braucu ārā. Tam ir samainījies nomešanas vieta, jo nav kārtībā papīri, un Kanādā es nevaru viņu ievest. Tā kā mēs stāsimies Detroitā, kaut kādā, neesmu bijis tur tajā parking lotā, un mēs tur metam nost autiņu. Nu ko, šobrīd es esmu Daytona. Nevis Daytona Beach, bet ir arī Amerikā, Mičiganā. Es domāju, ka Michigan, ne? Jeb vēl Ohio, varbūt Ohio, ir Daytona. Nu, tā kā, davai, sākam, man līdz galamērķim ir līdz nomešanai apmēram kaut kādas 3 stundas jābrauc. Un, davai, cerēsim, viss būs kārtībā. Nu tā, esam atbraukuši te līdz tam jardam, reku tur mums jābrauc iekšā. Nu tā, sāksim atkal. Visu to pašu, ko mēs darījām Floridā. Mums šī mašīna jādabū nosti. Tātad. Nu, brauksim ar šo te brīnumu. Tā, kur mums ir atslēgas? Kur šeit atslēgas? Viss tā. Nu tā. Nē, bet tāda neliela aizķeršanās. Šeit ir viens jards, kur ir smagās mašīnas. Un tur tālāk iekšā ir vēl viens jards. Tas nozīmē, ka braucot iekšā, es iebraucu šajā jardā, man jābrauc ir vēl reku tālāk, man ir jābrauc. Jānoparko tur kaut kur mašīnu. Un tur ir te viens iebraukšana un viens reku izbraukšanas vārti.
Ok, mēģināt. Vārti taisās vaļā. Tas ir ok. Es tikai nezinu, kurā vietā es te viņu varēšu nolikt. Bet, nu, pofīgi. Kaut kur izdomāsim kaut kādu. Ok. Rekutējs sanumurēts. 76, 81. 86. Ok. 61. Es tā domāju. Tā 61. Tātad te ir aizņemts. 66 arī ir aizņemts. Nē, nav aizņemts 66. Ok. Viss. Te mēs braucam iekšā. 61. jards. Es tā saprotu. Nu tad ar šo mašīnu beigsies mani video piedzīvojumi Floridas braucienam. Vēl man tikai atliek dažas mašīnas nosviest Kanādā, un tas arī viss. Šis ceļojums izgriezās 5846 km un rupi rēķinot ap 4000 Kanādas dolāru degviela. It kā tas nav nekas daudz, bet, nu, kaut kur ir daudz, kaut kur nav daudz. Bet galvenais, ka pašam patīk, un tad ir viss kārtībā. Jā, un vēl viena lieta piemirst. Nu, tagad, kā jau parasti, ka mašīna nomet, tūlīt tās būs turpinājums. Čau! Paņemsim atkal uztaisīsim inspekciju un bildes paņemsim un nobildēsim, kur atslēga es atstāju. Tā kā, un tas arī būs izmešanās, būs cauri. Ok, tiekamies Kanādā!